Rīgā skolas ielā 22 ir atklāta jauna pilsētas skulptūra – skursteņslauķis Alberts, kas ir Alberta koledžas dāvinājums Rīgai un tās viesiem. Pirms 2 gadiem es ieraudzīju, ka Alberta koledžas studenti ļoti ātri skrien lejā. Un kā sieviete zinu, ka Rīga, es paskatījos pa logu, kas tad notiek. Un ieraudzīju mūsu pagalmā 2 skursteņslauķus un daudz studentus, un visi gribēja pieskarties tai pogai. Un ienāca prāt tāda ideja, ka būtu jauki, ja mums būtu tāds skursteņslauķis, kuram varētu pieskarties jebkurā brīdī, kad tev to vajag, pirms katra eksāmena. Un tālāk vairs nebija nekādu joku, ļoti nopietni, tika sasaukta Alberta koledžas valdes sapulce, un pēc asām diskusijām, jo projekts ir diezgan dārgs, ideja tika atbalstīta un tika pieņemts lēmums radīt to brīnumu. Skulptūras tapšanā izmantot vairāk nekā 40 kg bronzas, un projekta kopējās izmaksas pārsniedz 10 000 latu. Skulptūras veidotājs Jevgeņijs Šitovs atzīst, ka šī darba veidošana viņam sagādājas daudz prieka un jaunu profesionālu izaicinājumu. Es gribēju izveidot tādu vidēji eiropeisku cilvēku. Kaut kas sanāca, kaut kas nē. Bet seja nav svarīga, svarīga ir profesija. Un profesija sanāca. Viss godīgi, treps un instrumenti un tā tālāk. Man gan jāteic, ka tā kā visam ir jābūt līdzsvarā, arī šai skulptūrai piemīt viens mīnus. Ziniet, ja ķert skursteņslauķi aiz pogas ir laba veiksmīga zīme, tad šim konkrētajam skursteņslauķim ir arī viena slikta īpašība. Viņu nedrīkst ķert aiz birstas, jo tā ir ļoti asa. Tas ir godīgi, man visus jāpabrīdina. Neaiztieciet viņu aiz birstas, tas ir bīstami. Tas ir kā reiz tas mīnus, kurš līdzsvaro to plusu. Jauno amata brāli atzinīgi vērtē arī Latvijas skursteņslauķu amata brālības prezidents Varis Vilcāns. Vispār labi, jā. Drusiņi par esenu var faktiski, laikam paslīgi strādātājs, bet skulptūra paliek skulptūra. Tas ir mākslas darbs, tur nevar būt atlējums no identiska cilvēka. Vai ne? Tā kā vispār ir diezgan bieži, kad kaut ko salēž grīstē, nepaskatoties, kā faktiski izskatās īsti skursteņslaucītājs. Tur pietrūks 2 pogas. Дело в том, что у него есть секретные пуговицы, которых не видно таким невооруженным глазом. Lieta tāda, ka viņam ir slepenās pogas, kuras nevar ieraudzīt ar neapbruņotu aci, bet pie pareizas uzvedības viņas parādās. Es nevaru atklāt visus noslēpumus, saprotiet. Я не могу открывать всех секретов, понимаете? Es no sirds ticu un vēlos, lai mūsu skursteņslauķis nes palīdzību, nes veiksmi cilvēkiem, visiem ridzeniekiem un arī varbūt mūsu viesiem. Bet tomēr īpašu uzmanību mūsu skursteņslauķis nesīs skolniekiem un studentiem. Tāpēc, ka viņš dzīvo skolas ielā. Un tā kā viņš ir no skolas ielas, īpašu uzmanību viņš veltīs studentiem un skolniekiem. Būtu liels prieks, ja patiešām skolnieki un studenti nāktu pieskarties pogai, lai viņiem tomēr paveiktos un lai viņi varētu izvilkt to īsto biļeti, kuru viņi vēlās izvilkt.